Man gandrīz apkrāpa ASV, bet manam draugam tā nepaveicās. Ja tu lido uz ASV un negribi, lai tev apkrāp, tad noklausies šo video, te būs 4 populārākie krāpšanas veidi. 10 minūtes pēc tam, kad mēs atbraucām uz Manhattan no Ņujorkas lidostas, man pienāca kāds cilvēks un paprasīja manu vārdu. Es, protams, noignorēju un aizgāju tālāk, bet, ja tu nosauks viņam savu vārdu, viņš paņems marķieri, disku, uzrakstīs tavu vārdu uz diska, vēl arī kaut kādu novēlējumu, un pēc tam piedāvās tev šo disku nopirkt par $20. Ja tu atteiksies, viņš teiks, bet kā, es tikko to disku sabojāju ar tavu vārdu, kāpēc tu to nepērci? Nekādā gadījumā nemaksā viņam, jo bieži vien šie diski pat ir tukši, tajos nekā nav. Vēl arī, protams, visādi Spidermani un Batmani, tādi nedaudz korpulenti, kuri nāks tev klāt fotografēties. Ja tu gadījumā ar viņiem nofotografēsies, tad, protams, par fotografēšanos tev būs jāmaksā. Tāpēc nefotografējies ar visādiem supervaroņiem uz ielām. Ja tev Ņujorkas ielās kāds uzskrien virsū un izgāž savus free kartupeļus uz zemes un sāk kliegt uz tevi, lai tu viņam atmaksā par tiem, nekādā gadījumā neskaties viņam acīs un nemēģini ar viņu uzsākt diskusiju. Vienkārši ej tālāk un ignorē to, ka viņš uz tevi bļauj. Tā ir populāra krāpšanas schēma Ņujorkā. Cilvēki saliek free kartupeļus savā kastītē un skrien virsū cilvēkiem. Un pēc tam ir ļoti dusmīgi un prasa, lai viņiem samaksā par to. Ja gadījumā tu viņiem nesamaksās, viņi savāks free kartupeļus atpakaļ savā kastītē un ies skriet virsū nākamajam. Mēs, protams, kā jau īsti turisti, gribējām apskatīt brīvības statuju, tāpēc mēs gājām uz Hudzonas upes krastu meklēt kruīzu kuģīti. Pa ceļam mūs satika daži cilvēki, kuri sāk stāstīt detalizēt par visu kruīzu, par to, kā viss tur notiek. Iedeva pat bukletu, kuru viņi bija dabūjuši vietējā turistu centrā, un to dabūt nav problēma nevienam. Un tas viss uzreiz izskatījās ļoti ticami. Un, ja tu samaksā viņiem naudu par foršāko vietu uz šī kruīza kuģīša, protams, ka tā būs krāpšana un tā biļete, ko jums iedos, nebūs īsta. Tāpēc pērciet biļetes tikai no oficiāliem kruīza pakalpojumu sniedzējiem. Mēs ar draugiem aizlidojām uz kādu starptautisku konferenci San Francisco. Es uz šo konferenci no mūsu viesnīcas gāju kājām, izgāju pirmais, un pa ceļam man satika kāda sieviete, kur sāk ar mani runāt, izteica dažādas komplimentus par to, ka man ir laba angļu valoda. Sāka prasīt, no kurienes es esmu, un pēc tam teica, ka man vajagot sejas ādai kaut kādas krēmiņus. Es teicu, ka man nevajag, viņa teica, nē, nu lūdzu, es pavelti iedošu arī demo versiju šim krēmiņam, varēs to paņemt bez maksas. Es noignorēju un aizgāju. Vēlāk pa to pašu ceļu nāca mans draugs un arī aprunājās ar šo sievieti, bet šī sieviete viņu pierunāja ieiet salonā. Viņš iegāja, viņam uz sejas uzlika kaut kādus krēmus, aprunājās ar viņu. Un tad, kad viņš centās iet laukā, viņam teica, ka viņam ir jāpērk šie krēmi par $100. Viņš teica, ka viņš netaisās viņus pirkt, un pēkšņi pie durvīm nostājās 2 apsargi, un viņš saprata, ka viņš no šī salona ārā netiks. Viņš nokaulēja to krēmu cenu uz €70, to samaksāja, un tad viņu izlaida. Šo salonu sauc Adore Cosmetics, jūs varat palasīt internetā atsauksmes, tur ir ļoti daudz negatīvu atsauksmi. Bet tas noteikti nav vienīgais šāds salons ASV, ir pilns ar tādiem, šī ir populāra schēma. ASV ir pilna ar krāpniekiem. Es esmu pabijis daudzās valstīs, bet tik daudz krāpnieku, cik ASV ielās, es neesmu redzējis nekur. Tāpēc, ja tu ceļo uz ASV, esi uzmanīgs un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.